No nākamā gada 1. janvāra rīdziniekiem kļūs lētāks braukšanas biļetes sabiedriskajā transportā. Tā trešdien notikušajā preses konferencē informēja Rīgas domas pārstāvji. Personām, kas savu dzīves vietu deklarējušas Rīgā, viena brauciena biļete maksās 42 centīmus vai 60 eiro centus, šobrīd esošo 50 centīmu vietā. Izmaiņas būs arī transporta mēnešu biļešu cenās. Savukārt studentiem, skolēniem un pensionāriem saglabāsies līdzinējās atlaides. Šis ir pirmais solis virziena uz to, ka mēs arī Rīga, tāpat kā Tallinna, varētu pēc kāda laika, sapratam laika, ievest bezmaksas sabiedrisku transportu. Kāpēc mēs to darām? Bez tā, ka tas, protams, ir izdevīgāk rīdziniekiem. Tas ir saistīts ar to pašu aprēķinu, kas ir pamatā ideja par bezmaksas sabiedrisko transportu Tallinna, palielināt pilsētā piedeklarēto pilsētnieku skaitu. Patreiz mums paša izmaksa vienam braucienam ir apmēram 1,20 eiro. Un patreiz katrs brauciens ir dotēts. Un katru braucienu dotē tieši rīdzinieki no tiem nodokļiem, ko viņi samaksā, un tie nodokļi tiek iekasēti Rīgas budžetā. Par pēdējiem 3 gadiem mēs vērojam, ka nedeklarēto rīdzinieku skaits Rīgā, tie, kas strādā, pieaug. Un par tiem datiem, kas ir mūsu rīcībā no valsts ieņēmuma dienesta, tātad ir, ka 225 000, kas ir gandrīz puse visu darba ņēmēju Rīgā, nav deklarēti Rīgā. Tas nozīmē, ka Rīgas doma saņem no iedzīvotāju ienākumu nodokļa aptuveni pusi tikai to līdzekļu, kurus viņa varētu saņemt. Sistēma, kuru plānojam ievest sakot no 1. janvāra, tas ir neridziniekiem pašizmaksa, proti €20, rīdziniekiem attiecīgi pusi no pašizmaksas, lai motivētu cilvēkus deklarēties Rīgā. Tas nozīmē, ka visiem cilvēkiem, kas Rīgā ir deklarēti, viņam vienkārši vajag saņemt no Rīgas satiksmes personificētu etalonu, kas pēc būtības vienlaicīgi būs arī rīdzinieku karte. Ar etalonu attiecīgi katrs varēs izmantot sabiedrisko transportu, maksājot 60 eiro centus. Ir plānots nākotnē palielināt pieejamu, dotētu vai ar atlaidiem pakalpojumu skaitu vēl vairāk rīdziniekiem. Tas varētu būt kā nākamais solis to pašu izdarīt ar augstāvietu, diferencēt cenas, ka varētu būt arī atlaides, piemēram, muzejos vai atsevišķiem medicīnas pakalpojumiem un citām lietām, kur rīdzinieki varētu izmantot. Šī sistēma nav nekas unikāls. Piemēram, redzam, ka Jūrmalam iekasē nauda par iebraukšanu pilsētu, tas ir viens. Siguldā, piemēram, viņiem ir tas galvenais maršruts ar visu pilsētu, kas ir bezmaksas tieši ar Siguldas iedzīvotāju karti. Līdz ar to šī ir absolūti normāla sistēma, kad katra pašvaldībai ir pienākums rūpēties tieši par saviem iedzīvotājiem. Ir plānots līdz 1. janvārim sadalīt tos personificētus etalonus, lai cilvēki varētu pilnvērtīgi izmantot. No 1. janvāra šī sistēma sāk strādāt. Plus, lai veicinātu cilvēkus, lai viņi piedeklarētos Rīgā jau tuvākā laika tiem nerīdziniekiem, kas piedeklarēsies tagad un ies pēc etalona, tā sistēma būs atsevišķi viss tehniskas detaļas aprakstīts, viņi vēl kā bonusu nosacīt saņems viena mēneša biļeti bezmaksas. Šī sistēma ir savienota ar datu bāzi par Rīgā piedeklarētiem cilvēkiem. Jo tas arī Twitterī ļoti daudz un arī internetu portālos šis jautājums tika uzdots. Kā tas tagad būs, kā to visu tiešām nokontrolēs? Jo tagad šī sistēma strādā. Viņa strādā gan pensionāriem, gan invalīdiem, gan skolniekiem. Mēs to visu jau redzam. Tā sistēma jau īstenībā šodien ir darba spējīga, vienkārši tiek palielināts apjoms. Rīgas mērs arī minēja, ka Rīgā plānots palielināt braukšanas joslu skaitu, kas paredzēts tieši sabiedriskajam transportam. Tādējādi sabiedrisko transportu padarot par ātrāku un ērtāku pārvietošanās līdzekli salīdzinājumā ar automašīnām.